uz Valmieru. Tūlīt arī pienāks vilciens, kas dodas uz Valmieru. Ir kaut kur bez 5-7 no rīta svētdiena. Vilciena biļete maksā lats 75, šogad cenas pacēlās. Ceļā jāpavada 2 stundas. Braucam no Juglas dzelzceļa stacijas. Tā ir pēdējā dzelzceļa stacija Rīgā pie Rīgas robežas. Mēs atrodamies Juglā. No manām mājām kaut kur 5 minūtes jāiet. Šeit jūs redziet sarkanas daudzstāv mājas tālumā. Tur atrodas dzīvoklis, kur es dzīvoju. Arī nāk pašlaik vilciens, ir skaists, jauks pavasara rīts, drusciņi piesalis. Bet, tas, ka ir piesalis šodien, tas nāk tikai mums par labu. Jo vakar bija lietus, labdraņķis un šāds laiks nevisai. Valmieras dzelzceļa stacija. Drusciņi kļūdījos par biļešu cenām. Vilciens Jugla Valmiera maksā lats 58. Jā, laikam Rīgas centrālā stacija Valmiera bija lats 75. Šeit mēs redzam ceļu, kur arī pietur autobusi. Tūlīt iesim uz Valmieru, uz to vietu, kur notiks kursi. Stacijas ielas sākums. Tā Valmieras dzelzceļa stacija. Mēs esam atbraukuši vilcienu, kas ienāk 9 Valmierā, iziet bez 5-7 no Jugla stacijas Rīgā. Šeit mēs esam stacijas ielas sākumā. Pa šo ielu jāiet apmēram 10 minūtes uz priekšu, un tur mēs nonāksim līdz stacijas ielā 17, kur atrodas koka namiņš, bijusī pirts, kurā notiks katru svētdienu Sahaģogas meditācijas bezmaksas kursi. Sāksim 5:00, pusotru 2 stundas. Un tagad es došos pa šo ielu un izvietošu aicinājumus uz kursiem. Mēs esam mūsu kursu norises vietā. Varam pieiet pie autobusa saraksta. Autobusu pietura nākotnes iela, virziens uz centru. Šeit ir stacijas iela 17. Pretī ir aparatūras veikals, kā mēs redzam. Pēc tam virzienā uz dzelzceļa staciju ir Valmieras katoļu baznīciņa. Katoļi, kā zināms, praktizē meditāciju un kontemplāciju. Tā autobusa pieturiņa, un mēs lēnām ejam gar autobusu pieturiņu pa stacijas ielu. Tas ir virziens uz autoostu, priekšā ir māja jaunus celta, kurā var izīrēt ofisus, un šeit arī mēs redzam ieslēpušos caur jaunajām mājām mazu vienstāva mājiņu. Tā ir bijusī pirts, un šajā te mājā no 2007. gada 25. marta katru svētdienu 17:00 notiks
Sahaģa jogas, meditācijas, bezmaksas kursi. Te ir skaists pagalms, var redzēt, ka bērni spēlējās. Pirts koka mājiņa šajā te mājā jaukajā katru svētdienu 17:00 būs Sahaģa jogas meditācijas kursi Valmierā no 25. marta. Skatāmies virzienā uz staciju. Kreisā iela no manis ir virziena stacija, autoosta dzelzceļa stacija. Labā iela ir virziens dzelzceļa stacija, autoosta Valmieras centrs. Šeit mēs redzam smuku apkārtni, tūmā ir mežs, dīķīši. Šeit arī droši vien mēs varēsim rīkot Sahaģa jogas uguns rituālus kaut kur meža maliņā. Un tūmā mēs redzam tirdzniecības centru, pēc tam ir dzīvojamā mājas. Dzīvojamās mājas ir stacijas 17 ofisu māja, bet aiz šīs ofisu mājiņas ir paslēpusies maza koka pirtiņa, un tajā notiks Sahaģa jogas meditācijas bezmaksas kursi. Te mēs redzam tuvāko apkārtni. No šejienes līdz dzelzceļa stacijai Valmieras kaut kur 10 minūtes. No autoosta šeit ir, ja labi iet pa šo te ceļu, 2 minūtes var aiziet kājām līdz autoostai. Šeit mēs redzam Valmieras autoostu. Kursi autobusi ik pa stundai. Laikam biļeti līdz Rīgai maksā 2,50 lati, līdz Juglai kādi 2,10 lati. Šeit ir tilts pāri Gaujai. Un kā mēs pārējām pa tiltu, tad arī jau sākās Valmieras centris. Tuvākā apkārtne. Valmiera ļoti skaista. Viss tīrs, kārtīgs. Tā, un šeit ir divas vienvirziena ielas. Viena iet virzienā uz dzelzceļa staciju, un otra nāk no Valmieras dzelzceļa stacijas. Un pa to otru kājām ejot apmēram 2-3 minūtes. Mēs varam nonākt stacijas ielā 17, kur būs bezmaksas Sahaģa jogas meditācijas kursi no 25. marta. Katru svētdienu 5:00. Šeit mēs redzam Gauju, Valmieras centrā. Virziens uz Valmieras centru. Un no 25. marta notiks Sahaģa jogas bezmaksas kursi Valmierā meditācija. Šeit jūs arī variet redzēt plakātiņu. Stacijas ielā 17. Jūsu dzīve izmainīsies uz labo pusi, rezultāts jau pirmā reizē. Šeit ir ceļš uz autoostu, un no autoostas 5-10 minūtes kājām līdz stacijas ielai 17. Un pēc tam koka namiņš bijusī pirs, kur notiks kursi. Vēlreiz paskatīsimies uz Gauju. Tā ir ļoti skaista upe, sevišķi pavasarī. Mazs trautiņš pie Valmieras sākuma virzienā no Rīgas, un var redzēt, ka pelda smukas pīlītes. Šodien ir drusciņ pavēsa pavasarīga diena. Šeit var redzēt Valmieras pansionātu un virzienu uz Rīgu.
Cerams, ka sahaļģogas izplatība Valmierā dzīve izmainīsies. Un šeit arī var redzēt plakātiņu sahaļģogas pie elektrības sadalas stenda. Un Valmierā pamazām viss ies uz labo pusi. Arī uzlabosies Valmieras ekoloģija. Cilvēkiem parādīsies darbs un mazināsies visas negatīvās parādības Valmierā.